Zemnieku saimniecība Čade atrodas Dagdas novada Dagdas pagastā, un tās centrs ir ciemā Vecdomē. Līdz tuvākajai pilsētai Dagdai ir 3 kilometri. 1992. gadā 15. novembrī zemnieku saimniecība Čade tika reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā. Zemnieku saimniecības īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā. Zemes īpašums sastāv no 2 zemes gabaliem, kuru kopplātība ir 35,7 hektāri. Čade nodarbojas ar gaļas, piena, graudu un lopbarības ražošanu. Bez tam realizācijai tiek ražoti lielopi. Zemnieku saimniecības Čade īpašniekam Nikolajam Galilēvam ir 30 gadu pieredze zirgkopībā strādājot tieši ar rikšotājiem. Laika posmā no 1971. gada līdz 1992. gadam strādāja par zirgkopi un treneri kolhoza Brīvībā, Dagdas pagasts, kā arī saimniecības Madonas un Rezeknes rajonos. Šo gadu laikā piedalījās vairākas rikšotāju sacensības gan Latvijā, gan ārpus tās – Kijeva, Tallina, Pskova, Maskavā, Ufā, Lietuvā. 1985. gadā tika izcīnīts Latvijas Republikas ceļojošais kaus un Kirgizijas PSR kaus. Laika posmā no 1993. gadā līdz 2005. gadām rikšotāju sacensības Latgale netika organizētas, taču 2005. gadā tradīcija organizēt rikšotāju sacensības atzima. Kopš 2005. gada zemnieku saimniecības Čade īpašnieks Nikolajs Galilējevs piedalās zirgu rikšotāju sacensības gan Latvijā, Ludzas rajona, Dagdā, Rīgas rajona, gan blakus esošais kaimiņu valstis Lietuvā un Igaunijā, kur par godpilnām vietām tika saņemti vairāki pateicības raksti un apbalvojumi. Gūtā pieredze radīja lielāku vēlmi nopietnāk pievērsties šai jomai un ar mērķi apzināt zirgu grupai Latgales rikšotais pieskaitāma īpatņu ģenetisko kvalitāti un veicinātu zirgkopības popularizēšanu. – 2009. gadā tika noslēgts līgums ar Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociāciju par ekspozīcijas laukuma sagatavošanu zirgu darba spēju pārbaudei. 2 mēnešu laikā Nikolajs Galilējevs savā zemnieku saimniecība Čade spēja radīt sacensības vietu, 800 metru garu un 10 metru platu skrejceļu un 40 uz 80 metriem platu laukumu zirgu darba spēju pārbaudēm ar drivinga elementiem, kuras izveidē tika ieguldīts liels darbs sadarbībā ar Latgales ceļu un Sija Valmeks.
Gatavošanās pasākumam ņēma daudz laika un spēka. Pasākuma organizatoriem nācas daudz diskutēt un apspriest sacensību organizatoriskus jautājumus. Dienu pirms sacensībām zemnieku saimniecības čāda īpašnieks paaicināja priesteri, lai nosvētītu jaunu izveidotu skrejceļu, kā arī pats novēlēja veiksmi dalībniekiem. Mūsu Pestītojs Jēzus Kristus pateica visai tautai, ka es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un lai šie vārdi, kuri ir ierakstīti Svētā evangēlijā, apgaismo Galilēju ģimeni, bērnus, mazbērnus un visus labas gribas cilvēkus. Jo patiešām, kur ir Jēzus, tur ir ceļš. Kur ir Jēzus, tur ir patiesība. Kur ir Jēzus, tur ir dzīvība. Bet Jēzus visus mūs ved uz Dieva valstību pie debesu Tēva. Un katrs pasakums, kurš ir veltīts Dievam par godu, ir skaists un patīkams. Un mēs redzam, tie cilvēki, kuri uzticīgi dzīvo Dievam, Dieva baušļiem, tad tie cilvēki nes svētību arī visai pasaulē. Mēs varam iedomāties, ka Latgale tagad gandrīz ir tukša. Tukšas zemes, tukšas mājas, tukši pagalmi. Bet šis zemes gabaliņš būs sapušķots ar Dieva svētību, ar labiem cilvēkiem un ar labiem darbiem. Un tāpēc priecāsimies par kādu kvadratmetru mūsu zeme, kur ir svētīta, kur ir vienmēr upurēta Dievam par godu. Un tāpēc arī lūksimies par katru cilvēku, kurš iet pa Dieva ceļiem, un lūksimies arī par tiem cilvēkiem, kuri varbūt vēl neatroda īsto dzīves ceļu, lai viņi arī redzētu, kas ir labs, redzētu, kas ir skaists, sekotu labas gribas cilvēkiem. Я Галилеев Николай Андреевич, хозяин крестьянского хозяйства Чады. На данный момент у меня сбылись мои мечты и сделали на моей беговую дорожку, так как я с 1972 года занимаюсь рысистым конным спортом. Ну, конечно, вложили много средств и работ и сделали беговую дорожку. И завтра у нас произойдут большие мероприятия, конно-спортивные, можно сказать, конно-спортивные игры или соревнования, рысистые соревнования и дальше игры. Желаю всем участникам счастливых выступлений и, дней
Главное, чтобы нас не подвела погода. 19. septembrī Dagdas novada Vecdome zemnieku saimniecība Čādi Latviešu šķirnes zirgu audzētāju asociācija organizēja zirgu grupas Latgales rikšotājs vērtēšanas pasākumu, kurā programma iekļāva zirgu rikšotāju vērtēšanu un darba spēju pārbaudēs 1600 metru skrējiena un pajūgu braukšanas schēmās. Pasākumā darbojas amatnieku izstrādājumu un zirglietu tirdziņš. Tika organizēta arī bērnu vizināšana ratos un ar poniju. Savukārt, dalībnieku apbalvošana notika dzīves mūzikas pavadījumā. Skatītājus izklaidēja senioru muzikālais trio Broļi latgalieši. Lielais pasākums sākās ar tradicionālas lentes pārgriešanu un svinīgu jaunas trases atklāšanu, kas turpmāk tā arī sauksies Čādi. Svinīgajā atklāšanā runāja Dagdas novada priekšsēdētājs Viktors Stikuts, Latviešu šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis un trases saimnieks Nikolais Galilejs. Skatītāji, mēs atrodamies zemnieku saimniecības Čādi teritorijā. Vēl 2 mēneši atpakaļ man bija lielas šaubas, ka šeit varēs sarīkot tāda mēroga stāstu. Tomēr Dievs stāvēja klāt un Nikolais Gaļļevs savā zemnieku saimniecībā spēja radīt šo lielisko teritoriju sacensību vietā. Ieguldījis liels darbs un, protams, sasniegums saimniekam un arī tiem, kas viņu atbalstīja. Atbalstītāji ir Latgales ceļi, Sija, Valērijas būs, kuru vada, un tas bija viņa liels ieguldījums, ka šāda veida būva radās Dagdas novadā. Ceru, ka iesāktais neapstās un Nikolais Gaļļevs turpinās šo darbu un spēs vienot visus Latgales rikšotājus uz tradicionālām sacensībām šajā teritorijā. Novēlu visiem labus panākumus un lai rezultāti neizpaliek un Latgales rikšotāju slava lai iet tālu pasaulē. Visiem veiksmi! Latvijas zirgu audzētāju asociācijas priekšsēdētājam Guntim Rozītim. Labdien, cienījamie Dagdas novada ļaudis, labdien, cienījamie latgalieši! Mēs, Latvijas zirgu audzētāji, esam ar jums lepni. Mēs priecājamies par to, ka šajā novadā jau ir vairāki skrejceļi, un šis skrejceļš, kuru uzbūvējis Nikolais Gaļļevs kungs, ir viens no, jaunākajiem skrejceļiem Baltijā kopumā. Un domāju, ka šajās sacensībās, kur šodien noritēs vairākos veidos, mēs redzēsim labākos no labākajiem Latgales rikšotājiem.
Šī zirgu grupa, Latgales rikšotājs, ilgu laiku Latvijā bija nedaudz noniecināts. Mēs par viņiem varbūt par maz domājām, bet pateicoties jums, latgaliešiem, jūsu entuziasmam, zirgkopībā, mēs esam nonākuši pie šī jēdziena, ka Latgales rikšotājā slava ir jāatjauno, lai mums kopīgi visiem izdodas. Vārds šī skrejceļa laukuma īpašniekam, viss tas notiek uz viņa zemnieku saimniecības, vārds Nikolajam Галилеевам. Ну, здравствуйте, дорогие друзья, коллеги и зрители. Так что, наконец, сбылась моя мечта, построили дорожку. Теперь мы сделаем открытие беговой дорожки. Так что желаем вам развлечений и хороших коллегам результатов. Priekšnieki un vadītāji, kas nu pat uzstājās, ieņem vietas šajā skaistajā droškā, un Arnicāna kungs un Baranovska kungs ar viņiem vizinās vienu goda apli kopā ar braucējiem. Pirmais brauciens bija interesants ar to, ka tika velcīts zemnieku saimniecības čadi kausa izcīņai. Dalībniekiem tika izsniegti sarkanās krāsas numuri. Procenti no jums arī tikpat daudz saprot angliski kā es. Nu, pamatā es varbūt pāra vārdus raksturošu šo pirmā brauciena dalībniekus. Tātad numur 1, lūdzu jūsu priekšā cienījamais Nikolajs Galilejevs. Nu, Galilejevs ir pamatā Dagdas rikšotāju veidotājs, treneris, saimnieks. Krievu rikšotāji. Ir arī Orlova rikšotāji. Es domāju, ka tas vēl galīgi neko nenozīmē. Acīm redzot, viss izšķirsies pēdējos 100 metros šajā skrejceļā. Jā, nu, kā jūs saprotat, tagad viņi ļāva viesu braucējiem tāpā ar 3. numuru Linda Zelentsova. Nu. Trešajā vietā šīs zemes saimnieks Nikolajs Galilejevs ar poēmu
2 minūtes, 57 sekundes un 75 simtdaļas. Otrajā braucienā, kurā startēja dalībnieki ar dzelteniem numuriem, tika izcīnīti Dagdas novada kauss. Galilejeva Kallis ir skrējis laikā 2 minūtes 10 sekundes. Mareka Brokāna Povers ir skrējis 2 minūtes 3 sekundes. Otrais brauciens startē, praktiski startē. Aiziet otrais brauciens. Nu, tas starts stiepts, bet gan jau viss vēl priekšā. Mareks uzreiz paņem vadību. Mareks Brokāns vadītāji, visi 4. Nu, redzat, tūlīt tas noslēgsies pirmais riņķis. Tātad tikai puse no skrējiena. Jā, visi 4. Smuki skrien, nav ko teikt, smuki skrien. Tur brāvi. Ļoti nopietnis finišs, ļoti nopietnis. Vai. Vai dieniņu. Kas te tagad notika? Nu, meitenes un chronometri tagad nopietni sarēķināt. Kas tad te notika? Tam braucienam virsraksts bija Dagdas novada kauss. Pirmais viņu saņem Denis Tezaks ar Makī Boju ar rezultātu 2 minūtes 16 sekundes un 47 simtdaļas. Ar vienādu laiku tikai par puspurnu, par pusgalvas tiesu 20 sekundes 82 simtdaļas. Tātad otrā braucienā dalībnieki lūdzu uz apbalvošanu. Nu, Nikolais cīnījās kā lauva. Trešais brauciens tika veltīts Latviešu šķirnes zirgu audzētāju asociācijas kausa izciņai. Startēsim, jā, starts. Pāvels jau karodziņu ir pacēlis. Uzmanību, 4 dalībnieki startē pēdējam braucienam. Aiziet. Atkal draudzīgā bariņā. Nu jā, es saprotu, Inta Ducānīte, jā, viņa ar savu Parīzi, viņa dikti viņu žēlo, bet viņa ir malacis, viņa neatteicās no brauciena. Jā, nu, ko tu domā? Jā, aizkrauk liecina pa jokam plēš, nu, paskatāt, nu, avo. Ko tu saki, kas dohnit? Tu смотри, nu. Apsveic Adolfu Ločmeli par aktīvu līdzdalību rikšotāju sacensību vērtēšanā un ļoti veiksmīgu komentēšanu. Vētraina aplausi lūdzu. Paldies jums.
Turpinājumā notika vēl vienas sacensības, kurām nosaukums dots angļu mēlē drivings. Tautai saprotama valoda tās nozīmē, ka sacensību dalībnieki ar saviem zirgiem piedalās manēžas braukšanā un šķēršļu pārvarēšanā, kur ātrai skriešanai nav nozīmes. Sportistiem bija jārāda sava māksla, vadot zirgu ierobežotajā laukumā pa noteiktu schēmu, kas bija jāzina no galvas, kā arī jāizbrauc caur šķērsliem. Arī šeit tiesnešiem bija ko vērtēt. Latgales rikšotāji ir populācija, kurās veidošana uz Varšavas pasta zirgu bāzes tika izmantoti Krievijas, Amerikas un Orlova rikšotāji. Vispopulārākais vaislinieks Latgales rikšotāja vēsture bija San Volker Ark 67, dzimis 1919. Gada, kas bija ievests no Amerikas. Par šī vaislinieka spējām stāsta leģendas. 1949. Gadā Latgale rikšotāja bija līdz 98% no visiem zirgiem. Rikšotāji sāka audzēt ne tikai Latgale, bet arī Rīga, Jelgava un citur. Vēlākajā laika periodā padomju okupācijas gados rikšotāju skaits samazinājies. Neskatoties uz Latgales rikšotāju panākumiem, kā šķirne tā ir praktiski iznīcināta, kas izdarīts gan pārtraucot šo zirgu audzēšanu, gan arī krustojot palikušas ar latviešu šķirnes braucamā tipa zirgiem, jo vajadzēja zirgus lauksaimniecības darbiem. Savā nozīmē rikšotāju izzināšanai Latvijā ir arī Rīgas hipodroma likvidēšanai, kā arī tam, kā ilgus gadus oficiālas zirgu rikšotājas sacensības netika rīkotas. Lai rikšotājs pārbaudītu, viņam vajag skrejceļu, vajag sacensības. Tālāk tas ir pozitīvi vērtējums, ka Dagdas novada tapis jaunizveidotais skrejceļš Čados. Ko Dagdas novadam nozīmē šādas lielas sacensības? Novadam tas nozīmē to, ka cilvēkiem vēl nav zudusi tāda aktivitāte un uzņēmība. Un tas ir pats galvenais šajos mūsu saspringtajos krīzes laikos, ka cilvēki tomēr domā par nākotni, par to, kā savu ikdienu padarīt krāšņāku, un šis piemērs zemnieku saimniecībā Čadi, kad Nikolais Gaļējevs un Latvijas zirgu audzētāju asociācija kopējiem spēkiem ierīkoja šo, teikt var tā, ļoti tādu standartiem atbilstošu labu skrejceļu. Šeit ieguldīti arī zināmi līdzekļi, un katru gadu arī ir tā doma uzlabot šeit apstākļus gan sacensību dalībniekiem, gan skatītājiem. Un varbūt, ka sanāk tā, ka Dagdas novads būs viens no tiem novadiem Latvijā, kuram būs sava tradīcija, un es teiktu ļoti laba tradīcija, jo zirgs, kā zināms, ir dzīvnieks, kas neprasa degvielu, viņš pārvietojas ar to, ko saimnieks viņu baro no auzām, teiksim, motors darbojas, un līdz ar to tas ir ļoti forši, ka mums ir tādi cilvēki, kas par to domā, un arī es teiktu tā, ka tas ir arī diezgan ekskluzīvs un dārgs prieks, jo labs zirgs, sacensību zirgs maksā ļoti dārgi vispār pasaulē. Un ja mūsu puses cilvēki domātu šo
savu darbību vērst tādā virzienā un mēģināt arī šos šķirnes zirgus arī Dagdas novada audzēt un pēc tam varētu arī tirgot. Tas noteikti būtu arī ekonomiski ļoti izdevīgs moments. Tāpēc jāpadomā mūsu saimniekiem, kuriem nav tik plašas zemes, nav tik plaši lauki. Viņi varētu darboties varbūt tādā mazākā biznesā, bet viņš ir ļoti ienesīgs, ja viņu pareizi nostāda. Un novada doma noteikti arī atbalstīt, jo arī šeit šī skrejceļa izveidē ir, tā teikt, jūsu pirksts. Nu, pirksta mana te var teikt ļoti tāda nav izteikta, bet tas ir vairāk morālais atbalsts no domas un tie nelielie līdzekļi, kas ir tikai priekš sacensību dalībnieku ēdināšanas, ko novada doma ir piešķīrusi, tas ir vienīgais, ko mēs šobrīd varējām palīdzēt. Bet es domāju, ka tas arī ir labi, ka doma tomēr ir par to, lai arī Dagdas novadā būtu 2 skrejceļi, kuri šobrīd ir. Mēs gatavi atbalstīt abus skrejceļus. Ja tikai uz šiem abiem skrejceļiem cilvēkiem būtu prieks līdzdarboties, un tas nestu arī kaut kādu gan materiālu, gan arī, kas saka, morālu gandarījumu. Braucām paskatīties darbu, kas ir izdarīts, kā lai saka, izveidojot šo rikšotāju laukumu, un izdarīts ir milzīgs darbs. Un blakus stāv Tatjana Martinsona, galvenais cilvēks Latvijā, kas atbild par rikšotāju attīstību Latvijas Republikā. Un te ir izdarīts tiešām ļoti liels darbs, liels ieguldījums Latvijai. Tas ir liels ieguldījums rikšotājiem un arī zirgaudzētāju attīstībā. Tas ir ļoti liels ieguldījums. Šeit ir paredzēts arī driving laukums, ko mēs skatāmies, kādā veidā viņš pašlaik top. Un praktiski šim rajonam mēs uzskatām, Gaļiļēju kungs ir iztaisījis tiešām lielu darbu. Un tas ir visu zirgaudzētāju labā. Asociācija savu spēku robežās arī nedaudz palīdzējas un tā tālāk, un mēs turpināsim turēt roku uz pulsu un palīdzēt. Bet jāsaka vienkārši paldies. Pasākumu atbalstīja Zemkopības ministrija, Dagdas novada doma, Sija Valmeks, Zemnieku saimniecība Apkalnmājas un Latvijas ceļi.